Nav nekāda vaina. Nevajag vēl. Klausies, tev tagad ātri Nu, Juri, visi ir izsalkuši, nu nevēlas garumā. Jā. Nu labi, nu tad it kā no vienas puses vajadzētu, man vajadzētu organizēt. Jo es kaut kādiem kā brīdi biju kultūras un, bet, runāju, bet neviens nevaram. Paldies Dievam, ka mums tomēr bija, kas sadušojās un to izdarīja. Paldies viņiem. Un es gribētu tomēr pirmo tostu pacelt par viņiem, kas to šito visu noorganizēja. Marģeri. Tā ir, mēs grupā bijām 2 puskultorgi, Ivars un es. Mēs nebijām tā kā tur viens pats. Strādāju Valmierā, joprojām. Agroservisā joprojām. 3 minūtes pagāja. Nav. Ko mēs ieņem? Kāpēc viens atbrauc? Tāpat. Atpūšos kā gribu. Prieks bijām visiem tikties. Vai tu jau beidzi jau? Minūte nevar vairāk izstāstīt. Strādāju firmā, kuru pats nodibināju, ja? Nodarbojos gan ar tirzniecību, gan ar celtniecību, gan ar elektroapgādi, ar visu kaut ko ļoti daudz. Augšā, lejās, priekšā, iekšā. Jūs kā pirmie šī vakarā nāk. Mēs esam saprotam. Es ir tevis prognozijas, gan ilgi jāatpazīst visu. Un saprotas, neņem galdā, Lenis aizņēma 2 vietas. Nu, pičs arī viens beņķi, es to stīvīti. Un līdz ar to tev jāsaka. Bet tāds tuvāk izskatīt. Es neņem šitā. Kā tu stāst šeit, tu struļo pusi, nāc, tu centrādās te vidiņā. Ak, tu šaut. Jā, ne, tu tas neesi meitā. Kas tu lai zini? Nu, nāk, ja beidz, mūgrē viss, nu. Tā, Jurij.
Visi prasa, kas tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, malači. Tie visi mehu zēni, skaidra ūdens dzerāji, skaidra ūdens dzerāji, skaidra ūdens dzerāji, dzerāji. Nāc pie maņa, tu pie manis, mūžam aiz neredzēs, mūžam aiz neredzēs, mūžam aiz neredzēs, neredzēs. Ziemā došu ledu grausmi, pavasarī zaļu zau, pavasarī zaļu zau, pavasarī zaļu zau, zaļu zau, pašā vasaras skaistumā. Sarkam baltu aboliņu, aboliņu. Visi prasa, kas tie tādi, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, kas tie tādi malači, malači. Tie visi mehu zemi, skaidra ūdens dzerāji, skaidra ūdens dzerāji, skaidra ūdens dzerāji, dzerāji. Uz to atpakaļ jāiet. Vai kur tas miljons tagad ir? Miljons kur ir? Saprot, ka nevarēja sadalīt. Miljons nedalās. Miljons nedalās. 4 nedalās, ko? Jā, saimnieki patīk. 9 sastrādāja pie valgā. Nu, šito izdevās padalīt šodien, ne? Miljonā neatrada. Nu, šodien neatrada. Vēl tajā pēdējā, kā Krievs teica, добровольно принудительным путем aizsviet uz rajonu Otrigā, uz Mārstaņām, tad 9 gadus notēlēja priekšsēdi. Nu, tagad 12 gadi ir privātu uzņēmums, Sijām Eldē, visā Latvijā taisa komitotni, zemnieku sētās. Mākīts diezgan liels, mums mēs taisām. Ģimene, sieva joprojām vienīgā. Nekāda jaunrāds. Meita doktere un divi puikas dzīvoja Cēsarāņu Mārstaņos. Nu, ja iznāk Smiltenes pusi braukt, jebkurā laikā, jebkurš mūs čoms ir gaidīts. Nu, kad esi mājā? Jā. Nav taisnība. Latvijas jau 7 gadu, ka mēs dzīvot braukt, nevar atbraukt nekāds. Viņš jau ir mēlis tāpat jau, nu, kurš To jau neskrīdā. Bet katrā gadījumā šogad ar to salīdzinājumu arī tāds kā. Mēs ar Zadraku atgājus, brīnos, kāpēc viņš nav. Vili satikām uz pilsētā. Tas ir blakus Rīgai. Tur labu laiku nostrādājām. Kad sākās privatizācija, tad šito kaut ko dabūju, nodarbināju uzņēmumu, kad līdz šim brīdim nodarbojas koku strādāt. Un šobrīd diezgan dziļa ir koka pārstāde, zāģiešana nav, bet tālāka pārstāde. Taisam komplektējušās gultas detaļas, principā viss 100% uz rekvizītu. Nu, tā ir diezgan laika, protams, kā visiem nav vieglākie, bet lai tā būtu vieglāk, līdz šim brīdim neļauj. Jā, Ar mani, jā, šeit jā. Ar mani šito te pavisam vienkārši. Šito te. Kamēr bija Krievu laika, tik mēs strādājām specialitātē, kā saka, brīvās Latvijas laika. Tā, šito te pašā pēdējā vietā, kur vien var nolikt cilvēku Latvijā, tur es esmu. Šito te, tas